Sveiciens atkal! Turpināsim par tematu diagrammas, bet šajā reizē paskatīsimies mazliet vairāk par diagrammu formēšanu, kā mēs varam noformēt un kā mēs varam attiecīgi piešķirt nepieciešamo izskatu katrai diagrammai. Pirmais solīts, kas man ir jāizdara, man ir jāatlasa diagramma, ar kuru tad es vēlos šajā gadījumā strādāt. Un diagrammā jau mums ir vairākas redzamas lietas, ja mēs strādājam izklēlapā un braucot pāri, ja slidinot pelīti pāri, mēs redzam, ka mums ir gan apzīmējumi, kurus mēs varam redzēt, gan informācija, gan attiecīgi dažādas citas lietas. Augšējā labajā stūrītī ir tāda kā 3 punktiņi, kur mums ir vairākas iespējas. Rediģēt diagrammu, dzēst diagrammu, lejupielādēt, ja mums tas ir nepieciešams kā attēls, varbūt izmantojams kaut kur citur, publicēt, kopēt, pārvietot uz atsevišķu lapu un alternatīvais teksts. Un paskatīsimies, ko mums nozīmē gan šī rediģēšana, gan attiecīgi citas lietas, un sāksim ar šo te pārvietot uz savu lapu. Ja es uzklikšķinu uz pārvietot uz savu lapu, tas nozīmē, ka diagramma tiek pārvietota atsevišķā lapā. Un jūs lejā jau šobrīd arī redzat, ka ir izveidota atsevišķa lapa ar nosaukumu diagramma. Tātad savā ziņā mēs esam diagrammu ievietojuši jaunā lapā. Tālāk. Ko mēs varam izdarīt ar pašu diagrammu? Ja atrodoties kopā ar citiem datiem diagrammai, mēs labajā augšējā stūrītī varam dabūt šo iespēju rediģēt diagrammu, tad tagad mums šī podziņa rediģēt diagrammu atrodas augšējā daļā. Klikšķinu virsū un labajā pusē man parādās informācija, kuru jau mēs esam redzējuši. Tagad ir stabiņu diagramma, kas norāda, kāda diagramma mums ir izveidota. Ja mums ir nepieciešama grupēšana, tad mainot izskatu, mēs varam darīt šādu variantu. Mēs redzam diapazonu, asi, tātad X un Y asi, kas tad mums ir. Tātad, ja man vajag šo informāciju redzēt, tad es redzu, ka tā man ir klase, bet varu arī mainīt, ja tas ir nepieciešams. Un redzu vairākas pogas pārslēgt rindas kolonnas, tad mainīt vietām, ja tas ir nepieciešams. Piemēram, man ir attēlojums pa klasēm, vai tieši otrādi attēlojums par dzīvniekiem. Es šajā gadījumā izvēlēšos attēlojumu, piemēram, pa klasēm. Es redzu skolānu skaitu, redzu attiecīgi, cik man ir šo te dzīvnieku katrā klasē. Nu, un tad ir iespēja lietot arī saucamās galvenes, ja tas ir atsevišķi vajadzīgs, ja tāda informācija ir, un attiecīgi arī kolonu apzīmējums. Bet, ja mums ir nepieciešams tieši rediģēt pašu diagrammu, mums augšā labajā stūrītī ir otra poga, un šeit mums ir pielāgot. Un tad mums ir iespēja skatīt gan diagrammas stilu, tātad mainot, piemēram, fona krāsu, mainot diagrammas apmales, ja tas ir nepieciešams. Varam mainīt arī to, kā izskatās teksts, un attiecīgi darīt daudzas citas darbības. Mēs varam diagrammu maksimizēt, jeb ievietot pa visu lapu, veidot 3D formātu, salīdzinājumu režīmu, ja mums tāda iespēja ir un vajadzīga. Tad tas ir par stilu. Varam mainīt, attiecīgi formēt tā kā nepieciešams. Par asīm runājot, mums ir asu nosaukumi, gan diagrammas nosaukumu mēs varam mainīt, ja tas ir nepieciešams, un mēs redzam, ka šeit mums ir virsrakstīņš, nu, piemēram, mājdzīvnieki. Piemēram, mājdzīvnieku skaits, un mums mainās nosaukums, un attiecīgi varam formēt gan fontu, gan attiecīgi lielumu, gan attiecīgi novietojumu, arī krāsu, ja tas ir nepieciešams, un daudz citas lietas. Un te mēs redzam arī apakšvirsraksts, ja tāds mums ir horizontālās asas nosaukums, vertikālās asas nosaukumu, ja vajag, mēs varam pievienot un attiecīgi to visu mainīt. Tad šajās te sadaļās rakstot iekšā, nosaucot, formējot. Tālāk mums ir sērija, tātad jeb tas, kas mums attēlojās ar krāsām.
Un es redzu, ka es varu klikšķināt uz šīm te sērijām, izvēloties sarakstiņā un mainīt krāsu, un man krāsa mainīsies visiem uzreiz. Un varam arī mainīt šo variantu, vai tā ir kreisās vai labās, kā kurā situācijā ir nepieciešams. Nu, un atkal mums te būs dažādas lietas, pie kurām mēs īsti nepieskarsimies. Tālāk ir apzīmējums, ja tā saucamā leģenda, tātad apzīmējums mums ir tas, kas parāda, kas mums ir attēlots, un mēs varam novietot viņu atkal dažādās vietās. Skatāmies, kur mums attiecīgi tas ir nepieciešams, un novietojam tur, kur tas ir vajadzīgs. Un attiecīgi atkal mēs šeit varam mainīt burtu krāsas, varam formēt tekstu, kādu mums viņu vajag, un attiecīgi visus izmērus un daudz citas lietas. Tālāk mums nāk horizontālā un vertikālā asa, tātad asu apzīmējumi, tas, kas mums ir uz asa attēlots, tātad gan vienā, gan otrā variantā, un, protams, režlīnijas. Nu, un tad runājam par režlīnijām, skatāmies, cik mums kas ir vajadzīgs, tātad horizontālā, vertikālā asa, vai mums to vajag, vai mums nevajag, vai mēs ievietojam kaut kādas noteiktas režģlīnijas, vai mums ir vispār bez režģlīnijām, vai varbūt mums ir arī vajadzīgas, kā jūs varat, mazās režģlīnijas, skatoties pēc jūsu vajadzībām un nepieciešamības. Tā izskatās, ja mēs formējam attiecīgi stabiņu diagrammu. Un, ja mēs atgriežamies pie līniju un attiecīgi sektoru diagrammas, tad mums ir šeit līdzīgi. Sektoram, protams, būs atkal savas iezīmes, ja mēs paņemam rediģēšanu, kas ir tieši saistīts ar sektoru diagrammu, tad mums būs mazāk šo te iespēju, bet tāpatās mēs visas šīs lietas varam mainīt un atzīmēt. Kas sektoros ir tāds īpašs sektoru diagrammā, mēs varam atzīmēt attiecīgi to, ka teksts, tie skaitļi, kas mums ir atlasīti, mums ir procentu formātā. Tātad arī šīs lietas mēs varam paformēt, ja mums vajag. Un ar līniju diagrammu tad atkal līdzīgi. Nu, tad ir jāstrādā, jāskatās, kā tas izskatās, un tad jau viss mums izdodas. Veiksmi!